Jo tāpatās kā caur Ādamu pasaulē ienāca grēks, tāpatās caur Jēzu Kristu pasaulē ienāk glābšana, dzīvība, nevis nāve. Ja caur Ādamu ienāca nāve, lāsts šajā pasaulē, tad caur Jēzu Kristu šajā pasaulē ienāk dzīvība un svētības. Paļaujies uz Jēzu Kristu, draugs. Ja tavā sirdī nav miera, ja tevī nav miera, tad zini, ka miers, prieks un piepildījums ir Jēzu Kristu. Un viss, kas tev pie miera vajadzīgs, ir Jēzus Kristus. Taču izvēle ir tavā ziņā. Ja vien tu atsauksies Jēzu Kristu, tu iemantos iekšēju mieru, tu iemantos iekšēju prieku un mūžīgā dzīve būs tevī. Jo tu būsi atpestīts no grēka varas, no lāsta, un tavu piederība būs debesīs. Jēzus būs kļūst par tavas dzīves kungu un glābēju. Slava Jēzum! Un mēs zinām, ka ar katru dienu mēs arvien vairāk tojamies Jēzus otrajai atnākšanai. Un mēs ticam, ka tas notiks mūsu dzīves laikā. Ja Dievs to ļaus piedzīvot, mēs tiešām ticam, ka tas notiks mūsu zemes dzīves laikā. Un jautājums ir, vai tu esi gatavs satikties ar Jēzu Kristu vaigu vaigā? Jo neatkarīgi no tā, vai tu tici viņam vai netici, tu tik un tā ar viņu satiksies. Tas ir laika jautājums. Neatkarīgi no tā, vai tu tici tam, ka Dievs ir, vai netici viņam, tu tik un tā ar viņu vienu dienu satiksies un dosi atskaiti par savu dzīvi. Un galvenais ir, lai tu būtu atsaucies Jēzum Kristu. Lai tu satiktos ar Jēzu Kristu kā savas dzīves kungu un glābēju, nevis kā ar tiesnesi, kā ar soļu. Jo tavi labie darbi tevi nespējas attaisnot, izglābt. No konfesija nespējas tevi attaisnot un izglābt. Jēzu ir dzīvība. Viņš ir dzīvības devējs. Viņš ir miera ķēniņš. Viņš ir pasaules gaisma. Atsaucies Jēzu Kristu. Viņš izmainīs tavu sirdi. Viņš tev dos brīvību. Viņš tev dos mūžīgo dzīvību. Jo tāds ir Jēzus Kristus. Viņš ir paredzējis priekš mums pašu labāko. Taču izvēle ir mūsu ziņā. Ja mēs spērsim soli viņa virzienā un uzticēsim viņam savas dzīves, tad mēs saņemsim svētības. Tad mēs saņemsim mūžīgo dzīvību. Ja mēs uzgriezīsim muguri Jēzum Kristu, tad mēs vienkārši iesim pazušanā uz zelu. Un no tās vietas nebūs iespēja izkļūt ārā. Nav nekādas grēka izpirkšanas pēc šīs zemes dzīves. Nav nekādas šķīstītavas, nav nekādas pārdzimšanas, jeb atdzimšanas, reinkarnācijas. Vienreiz dzīvojam, pēc tam tiesa. Tikai kamēr cilvēks ir dzīvs, viņš var uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristu un iemantot mūžīgo dzīvību. Tā kā Jēzus ir viss, kas cilvēkam pirmām kārtām ir vajadzīgs. Sakārto pa priekšu pirmo un svarīgāko jautājumu savā dzīvē. Uztic savu dzīvi Jēzum Kristu. Viss pārējais ir sekundārs. Primārais ir uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristu, lai tavu piederība būtu debesīs, lai tev nebūtu jābaidās par to, kur tu būsi pēc šīs zemes dzīves. Jo Jēzu ir dzīvība. Un mēs lūksim grēku nožēlas lūkšanu, tu vienkārši atkārto šos vārdus pēc manis un dari to ar visu savu sirdi. Nav nozīmes, kur tu atrodies, vienkārši saki Dievam šos vārdus. Mēs pagaidīsim, kamēr aizbrauc cilvēki, kuri vēl nav atsaukšies Jēzum Kristu, bet kuriem arī ir vajadzīgs glābējs. Visticamāk nav atsaukšies. Jo ja tur ir alkohols, ja tur ir pasaulīga uzdzīve, tad visticamāk viņi ir vēl bez Jēzus. Viņam arī vajadzīgs glābējs. Jesus loves you very much. Jesus only waits for heaven. Repent and believe in Jesus Christ. Repent and believe in Jesus Christ. Jesus changed lives, gives eternal life in heaven. Tā kā lai svētais gars viņiem pieskarās. Un viņi saprot, ka prieks, miers, piepildījums ir tikai Jēzu Kristu. Nevis alkoholā, nevis uzdzīvē kaut kādā laicīgā, pasaulīgā, bet Jēzu Kristu, slava Jēzu. Un mēs lūksim grēku nožēlas lūkšanu vienkārši atkārtot pēc manis šos vārdus.
Un dari to ar visu savu sirdi. Nav nozīmes, ka tu atrodies, jo Dievs tevi tik un tā sadzirdēs. Galvenais, lai šajā lūkšanā ir tavas sirds, jo ir labs sirds ticība un mutes liecība. Vienkārši saka Dievam, Dievs, es tevi lūdzu piedod visus manas grēkus. Jēzu Kristu, lūdzu kļūsti par manas dzīves kungu un glābēri. Jēzu, es ticu, ka tu izpirki visus manus grēkus pie krusta, ka tu nomiri par maniem grēkiem un 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, lai man izglābtu. Jēzu Kristu, lūdzu ņem manu dzīvi savās rokās, lūdzu dot man svēto garu un ieraksti manu vārdu debesīs dzīvības grāmatā. Jēzu Kristu, lūdzu sarauj visas vēlna važas manā dzīvē, svētī mani un lieto mani. Paldies, Jēzu, ka tu mani uzklausīji un izglābi. Amen. Slavu Jēzu. Ja tu lūdzu šo lūkšanu, viss gods un slavu vienīgi Jēzum Kristum, jo tas viss ir par viņu. Pateicoties viņam, arī mēs esam šeit, un mēs varam nest šo labo vēstu, glābšanu, kur ir dota viņā. Un šis ir pirmais solis, ja tu to spēri Jēzus virzienā. Slavu Jēzum par to. Tālāk vienkārši ņem savu krustu un seko viņam. Kā Jēzus teica, ņem savu krustu un seko man. Tāpatās Jēzus teica, tev jādzimst ne tikai garā, bet arī ūdenī. Svarīgi ir nokristīties ūdeni ar pagremdi, un to noteikti vajag izdarīt. Īpaši tagad laiks kļūst siltāks. To var izdarīt ne tikai vannā vai baseinā, bet arī jau kādā ezerā vai upē. Tā kā nokristīties obligāti vajag. Nokristīties obligāti vajag, jā. Slavu Jēzu. Un, ja tev nav kas nokrista, tad raksti mums, zvani mums. Mēs lūkosim, kā to izdarīt. Tāpat tās lasi Bībeli, apmeklē draudzi. Jo mēs neesam šeit pret draudzēm kaut kādām vai arī konfesijām. Lai cilvēki mūs nepārprot. Jo Dieva bērnam ir jāiet uz draudzi, viņam ir jābūt piederīgam kādai dzīvai draudzē, kur Dievu pielūdz garām patiesībā. Taču problēma bieži vien ir tajā, ka cilvēki liek savu cerību uz savu konfesiju. Un tas nav pareizi, tāpēc mēs arī sludinām par to, ka glābšana nav konfesijā. Glābšana nav arī savā draudzes priesterī vai mācītājā vai labajos darbos, bet glābšana ir tikai Jēzu Kristu. Jo ir viens Dievs un viens starpnieks ceļā pie Dievs debesīm, un šis starpnieks ir Jēzus Kristus. Viņš ir dzīvības devējs, un tikai caur viņu cilvēks var iemantot mūžīgo dzīvību. Tāpēc mēs sludinām Jēzu Kristu. Un slavu Dievam par visiem cilvēkiem, kuri jau ir atsaukšies Jēzum Kristum, vai arī par tiem, kas šodien atsaucās Jēzum. Slavu Dievam. Un vienkārši ikdienas tuvojies Dievam, dari to caur lūkšanu, pateicību, caur pielūgsmi, slavēšanu, caur vienkāršām sarunām ar Dievu, jo viņš tevi dzird, viņš ir dzīvs, viņš nav kaut kāda statuja, tur cilvēku roku darbs, ikona, svētbilde, bet Dievs ir debesīs, un viņš visu redz, un viņš visu dzird. Tāpēc ikdienas vienkārši tuvojies Dievam. Stājies pretī vēlnam, un vēlns bēgs no tevis. Un ikdienas līdz pat šīs zemes dzīves beigām vienkārši turies pie Jēzus Kristus. Tad viss būs kārtībā, un tu nokļūsi debesīs. Slava Jēzu! Lai Dievs tev bagātīgi svētī, mēs turpinām šo darbu. Amen.